Cienījamo portāla skolu tiesības.lv abonenti. Lai ietaupītu jūsu laiku informācijas iegūšanai, ierastais ikmēneša likumdošanas rakstveida pārskats tagad arī jaunā papildus formātā, kā īss audio ziņojums par likumu jaunumiem. Informējam par likumdošanas izmaiņām izglītības iestādēm maija mēnesī. Grozījumi izglītības likumā. Turpmāk izglītības iestāžu reģistrā jānorāda ziņas par izglītības iestādes telpu un to tehniskā aprīkojuma atbilstību būvniecības, higienas un drošības prasībām. Grozījumi veikti, lai ievērotu izglītojamo noteiktās tiesības uz drošu vidi, izglītības programmu īstenošanu dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Īstenojot jaunās prasības, izglītības kvalitātes valsts dienests pirms izglītības iestādes reģistrācijas izvērtēs iesniegumu un pievienotos apliecinājumus par telpu atbilstību būvniecības, higienas un drošības prasībām. Ja minētie apliecinājumi nebūs pievienoti, trūkstošā informācija tiks iegūta sadarbībā ar kompetentajām institūcijām, Veselības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, būvvaldes, kā arī pārbaudot informāciju nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā. Grozījumi izglītības likumā attiecas arī uz jau reģistrētajām izglītības iestādēm, kas īsteno izglītības programmas. Gadījumā, ja izglītības iestādei vai institūcijai jāmaina kādas izglītības iestāžu reģistrā iekļautās ziņas, tad tai ir jāpārliecinās arī par telpu atbilstību normatīvajiem aktiem, norādot šīs ziņas reģistrā izglītības kvalitātes valsts dienestam. Bez tam ar grozījumiem noteikts deleģējums ministru kabinetam noregulēt kārtību, kādā izglītības kvalitātes valsts dienests izsniedz certifikātu pedagogu privātprakses uzsākšanai, pagarina tā termiņu vai anulē to, kā arī likumā veikti daži citi tehniska rakstura grozījumi. Jauni tabakas lietošanas aizliegumi izglītības iestādēs. Pieņemts jauns likums tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums. Turpmāk izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās tabakas aprites aizliegumi attiecas arī uz ūdenspīpju lietošanu un uz elektronisko smēķēšanas ierīču un augu smēķēšanas produktu lietošanu. Tāpat noteikts arī šo smēķēšanas produktu pārdošanas aizliegums izglītības iestādēs, tajā skaitā izglītības iestāžu dienesta viesnīcās, kā arī šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās. Papildināts interešu konflikta regulējums publiskā iepirkuma jomā. Publisko iepirkumu likumā papildināts interešu konflikta regulējums, paredzot, ka interešu konfliktā nedrīkst būt arī pasūtītāja darbinieks vai amatpersona, kas sagatavo iepirkuma dokumentāciju. Tāpat grozījumos noteikts, ka pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju no piegādātāja, kas ir tā rīcībā vai kura pieejama publiskās datubāzēs. Likuma grozījumi maina sarakstu iepirkumiem, kuriem var piemērot atviegloto procedūru. Tās attieksies uz virkni pakalpojumu, ja līgumcena būs zemāka par 750 000 eiro, kā piemēram obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumi, administratīvie, sociālie, izglītības, veselības aprūpes un kultūras pakalpojumi. Noteikts valsts pārbaudes darbu norises laiks 2016. un 2017. gadam. Jaunie noteikumi nosaka konkrētus datumus valsts pārbaudes darbiem nākamajā mācību gadā. Diagnosticējošie darbi 2016. un 2017. mācību gadā 3. un 6. klašu skolēniem paredzēti februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā martā. Savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem notiks maijā un jūnijā. Ņemot vērā 2016. un 2017. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, certifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt 2017. gada 29. jūnijā. Pārskatīti un papildināti centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. Ja profesionālās kvalifikācijas eksāmenis tiek organizēts divās vai vairāk profesionālajās izglītības iestādēs, tad ir nepieciešams šīs profesionālās kvalifikācijas iekļaut centralizēto eksāmenu sarakstā. Tāpēc noteikumi papildināti ar tādām profesionālajām kvalifikācijām kā datorizētās ciparu vadības metāla apstrādes darba galdu iestatītājs, drēbnieks, ekotūrisma speciālists, finanšu darbinieks un citi. Ja profesionālās kvalifikācijas eksāmenis tiek organizēts vienā izglītības iestādē vai netiek organizēts vispār, to izslēdz no centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saraksta, kā piemēram apdares darbu strādnieks, aprūpētājs, būvtehniķis un citi. 2 jauni noteikumi Eiropas fondu finansējumam profesionālās izglītības jomā.
Ministru kabineta noteikuma mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvara struktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības. Atbalsta mērķa grupa profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas, kā arī valsts pārvaldes iestādes, kas atbildīgas par izglītības satura izstrādi un pārraudzību. Šim mērķim kopējais plānotais finansējums ir gandrīz 13 miljoni eiro. Otri ministru kabineta noteikumi paredz Eiropas Savienības fondu atbalstu profesionālās izglītības iestāžu labākai pārvaldībai un personāla profesionālās kompetences pilnveidei. Šim mērķim kopējais plānotais finansējums ir 6,5 miljoni eiro. Projektu īstenos Valsts izglītības satura centrs. Sīkāk par likumdošanas izmaiņām maija mēnesī skatīt skolu tiesības.lv pārskata rakstveida versijā, kā arī informācija par jaunajiem iekšējo dokumentu paraugiem un abonentu jautājumiem pieejama rakstveida pārskatā. Atgādinām, ka visi dokumenti abonentiem ir pieejami portāla skolu tiesības.lv sadaļā Dokumenti. Piekļuve ar jums izsniegto lietotāju vārdu un paroli. Pārskatu sagatavoja Kristaps Runts un Inga Jansone 2016. gada 6. jūnijā.